Rīgas nama pārvaldnieks nesen bija uzrīkojis tādu ekskursiju pa vairākām renovētajām mājām Rīgā. Un šīs ekskursijas laikā man bija iespēja satikties ar vienu no RNP valdes locekļiem Mārtiņu Pauru un nedaudz ar viņu aprunāties. Tas, ko viņš stāstīja par pieredzi ar māju renovāciju, par RNP attīstības plāniem un pašreiz notiekošo, man šķiet ļoti interesanti, tāpēc es Mārtiņu uzaicināju uz sarunu Rezumē LV podkāstu ierakstā. Mārtiņš laipni piekrita, saruna mums sanāca diezgan gara, tāpēc es to sadalīju divās daļās. Un šajā video jūs redzēsiet mūsu sarunas pirmo daļu, to, kas saistīta ar jautājumiem par māju renovāciju. Otro daļu es publicēšu kā atsevišķu video, un tajā būs mūsu sarunas turpinājums, kurā jau runāsim par RNP jaunajiem plāniem un pašreizējām izmaiņām viņu darbībā. Tā kā es pats esmu šī nama apsaimniekotāja klients, tad es viņu darbībai sekoju jau vairākus gadus, un man patiešām ir liels prieks par tām izmaiņām, kuras es redzu pēdējā laikā. Tātad par jaunumiem RNP darbībā nākamajā podkāstā, bet šodien tātad par jautājumiem, kas saistīti ar māju renovāciju. Avārijas stāvoklī esošajām mājām būs jāmaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Un mēs visi saprotam, ka 100 gadi māja jaunāk nekļūst ar katru dienu. Skaidrs, ka īpašums ir jāsakārto. Un man tādas naudas nav. Kāpēc mums to darīt tikai par savu naudu, ja mēs varam tagad darīt uzreiz visu un dabūt šo līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem, ja? Vienīgais, ko viņi dzird, ka mums būs 15 gadi jāmaksā kredīts. Ja, ka mēs panāksim to, ka mājas tiek renovētas tikai par Eiropas naudu, ja? No Eiropas mēs nedabūjam neko. Jā, tātad šodien man studijā ir viesis no Rīgas nama pārvaldnieka. Rīgas nama pārvaldnieks mums ir lielākais dzīvojamo māju apsaimniekotājs Baltijā, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, tātad Rīgas nama pārvaldnieka valdes loceklis Mārtiņš Paurs. Un man ir vesels lērums ar jautājumiem, tā kā es arī pats dzīvoju Rīgas nama pārvaldnieka pārvaldītā mājā, daudz stāvu, daudz dzīvokļu. Tad man ir ļoti daudz tādu jautājumu, kur es domāju interesētu arī skatītājus, kuri ir saistīti ar Rīgas nama pārvaldnieku, kuri ir Rīgas nama pārvaldnieku klienti. Un tad mēģināsim šodien atrast uz viņiem atbildes. Kāpēc es vispār sāku kaut ko interesēties par Rīgas nama pārvaldnieku? Es ar Mārtiņu iepazinos tādā ekskursijā, ko Rīgas nama pārvaldnieks rīkoja par renovētajām mājām, un tā mērķa auditorija bija tie, kas gribētu renovēt mājas. Tā kā es biju pie tiem, kas gribētu renovēt māju šo te, es biju sācis par to interesēties, un šajā ekskursijā satiku Mārtiņu, un tam mēs sarunājam, ka varbūt, ka mēs varam atbildēt uz dažādiem jautājumiem šeit studijā, lai to redz arī citi, jo es domāju, ka ļoti daudziem tie jautājumi ir aktuāli. Tātad mēs zinām, ka ļoti daudzas mājas ir sliktā stāvoklī, tās, kas ir padomju laikā celtas, varbūt vēl arī pirms, ja? Tātad viņas padomju laikā ir nolietotas, un daudzas no viņām es pieļauju domu, ka var nokļūt avārijas stāvoklī. Tā varētu būt. Tas, ko es esmu izpētījis, ka avārijas stāvoklī esošajām mājām būs jāmaksā lielāks nekustamā īpašuma nodoklis. Man jautājums Rīgas nama pārvaldniekam, kā šī māja var nokļūt tajā avārijas stāvokļu sarakstā? Process ir, jāsaka, vienkārši, bet reizē arī sarežģīts, jo iesaistīti ir speciālisti, bet, respektīvi, tas notiek tā, ka mājām tiek ar zinām regularitāti veiktas tehniskās apsekošanas, un šie tehniskās apsekošanas atzinumi tiek publicēti būvniecības informācijas sistēmā, tiek ievietot. Attiecīgi, šos atzinumus, protams, veic certificēti būs speciālisti, kas tad var iet un ar savu, jau zināšanām un kvalifikāciju objektīvi izvērtēt mājas konstrukcijas, gan konstruktīvos elementus, pārsegumi, pagrabi, inženieru komunikācijas, balkoni, protams, pats par sevi tā diezgan liela problēma. Gan arī, vai šī māja, piemēram, neatbilst jau kaut kādām vidi degradējošām pazīmēm, vai mājai ir vispār pieņemamās kā tā fasāde, vai māja nebojā apkārtējo vidi un tam līdzīgi. Un attiecīgi šie atzinumi tiek ievietoti sistēmās, ar kurām, un tur ar šiem atzinumiem iepazīstas īpašuma departamenta būvniecības sakārtošanas pārvalde un attiecīgi izvērtē, vai tā māja būtu vai nebūtu atzīstama jau par vidi degradējošu vai pat bīstamu.
Un attiecīgi šī institūcija sūta gan iedzīvotājiem, gan mums šo informāciju. Jāsaka godīgi, mums ir izveidojusies laba sadarbība ar šo institūciju, un nav tā, ka uzreiz pie pirmiem sliktiem signāliem nāk šis 3% paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Tiek dots zināms, atspērienu punkts vai pārējais periods, tiek dots laiks iedzīvotājiem pieņemt lēmumu un kaut ko darīt, rīkoties. Un attiecīgi novērst šo lietu, kas ir konstatēta kā bīstama vai vidi degradējoša. Tad arī mēs kā pārvaldnieks, protams, iesaistamies, organizējam iedzīvotāju sapulces, informējam viņus par nepieciešamo finansējumu, tā skaitā, lai attiecīgu lietu sakārtot vai novērstu. Informējam par iespējām piesaistīt līdzfinansējumu, tā skaitā arī no Rīgas domas atbalsta programmām. Tur ir ļoti konkrētas programmas, kurās var startēt un zināmu piešprici dabūt. Un cenšamies darīt visu, lai māja nenokļūst šajā 3% nodokļu maksātāju sarakstā. Bet šeit tas kritiskais atslēgas elements ir, ka pārvaldnieks var rīkoties, protams, ar iedzīvotāju pilnvarojumu. Respektīvi, tad jālemj jau tomēr ir iedzīvotājiem, un arī iedzīvotājiem ir jānodrošina šis finansējums. Un tā bēdīgā vai tā monētas, tā apsūbējusī puse ir tāda, arī dot ar ļoti konkrētu piemēru, kādai ēkai Sarkandaugavā, kas ir 100 gadus veca, un mēs visi saprotam, ka 100 gadi māja jaunāk nekļūst ar katru dienu. Un mājai ir daudz problēmu, sākot ar pagraba pārsegumiem, beidzot ar fasādi un inženieru komunikācijām. Un iedzīvotāji, tas maksājums, ko viņi maksā nākotnes remonta darbiem, saucamais uzkrājuma fonds, ir tieši tik liels, lai tikai tehniskajam projektam, jo tad visas darbības mēs varam veikt ar tehnisko projektu, jāpiesaista projektētājs, un projektētājiem ir jāmaksā par to. Un tikai projektam būtu nepieciešami 4 gadi, lai savāktu tikai projektam, nerunājot par pašu būvdarbu veikšanu. Un šī tā monētas otra puse, ko mēs visādā veidā cenšamies aktualizēt, un tad meklēt visdažādākos veidus, kā iespējams nenovērst tikai vienu kaut kādu atsevišķu bīstamo lietu vai vidi degradējošu lietu, bet varbūt tad mudināt māju iet jau uz pilnu energoefektīvu renovāciju, ņemt šo aizņēmumu bankā, uz 15-20 gadiem, piesaistīt jau varbūt nopietnākas atbalsta programmas kā Altum, izdarīt visu uzreiz, un tad arī iedzīvotājiem tas varbūt nebūtu nešķistu tik dārgi, jo viņiem pretī būtu arī ietaupījums uz siltumu. Tad jau tas kaut kādā veidā izbalansētos. Tas, ko mēs visādos veidos mudinam, bet problēma pastāv. Es esmu šo visu, kur tagad stāstīju, es to visu arī esmu izpētījis. Es pakāpšos vēl vienu solīt atpakaļ pie tā iepriekšējā jautājuma, tātad par to 3% to nodokli, jo es rēķināju, ka ja mēs tagad maksājam, tātad tur var izpētīt, kā tur tas, kam ir jāmaksā tur 0,2%, šī samazinātā likuma, kam ir tur 0,4, kam 0,6, atkarībā no tās īpašuma kadastrālās vērtības, ja nemaldos. Un to visu Rīgas domas finanšu departaments to visu organizē. Kā šī informācija nonāk līdz viņiem, teiksim, par to, kad ir, ka māja varbūt ir kaut kādā nepareizajā stāvoklī? Varbūt nenokomentēšu pilnīgi detaļās, bet es pieļauju, ka informācijas apmaiņas starp domas struktūru vienībām ir ļoti labi sakārtot, un informācija no īpašuma departamenta būs sakārtošanas pārvaldes līdz finanšu departamentam par to, ka būtu jāpiemēro viena vai otra nekustamā īpašuma nodokļa likme, nonāk ļoti ātri. Labi. Tad es mazliet droši vien paskaidrošu vēl skatītājiem vienu lietu, kuru man šķiet, ka visiem tā kā vajadzētu saprast, bet es skaidri redzu, ka ļoti daudzi nesaprot. Man šeit arī ir daudz kaimiņu, es ar ļoti daudziem esmu runājis. Ir viena lieta, ko cilvēki slikti saprot, jo padomju laikā bija kā padomju laikā viss piederēja valstī, un valsts tev izīrēja dzīvokli, kurā turēja dzīvot, un ja kaut kas bija ne tā, tad zvanam uz namu pārvaldi, namu pārvaldē nekad naudas nav. Man pat tēvam bija tāds salīdzinājums, ka pliks kā namu pārvalde. Namu pārvaldē nekā nav, bet ja mēs tur skaļi kliedzam, tad namu pārvalde, mēs varam kaut ko tā sakot izsist. Un tad kaut kādā brīdī notika process, ka visi šie dzīvokļi tika privatizēti, visi vai ne visi, bet lielākā daļa tika privatizēti, tātad katram dzīvoklim tagad ir saimnieks, bet par saimniekiem tiek ieceltie, tā var teikt, cilvēki, kuri nekad nav bijuši saimnieki. Tātad viņi nekad neko nav apsaimniekojuši, un viņiem nav priekšstati par to, kad savā īpašumā pastāvīgi ir visu laiku jāiegūda, lai īpašumu uzturētu kārtībā. Tas ir viens. Otrs, ka mums nav īpašumā tikai dzīvoklis. Mums ir īpašumā
dzīvoklis, jeb, kā tur pareizi saka, telpu grupa, ja, un mums ir īpašumā domājamā daļa no visa pārējā. Ja, domājamā daļa no jumta, domājamā daļa no kāpņu telpas, domājamā daļa no es nezinu, kanalizācijas trubām, ja, teritorijā, tur kā kuram, ja tā teikt, ja ir, kur ir privatizēta, ja tā teikt, ja, un kur tā kā īpašniekiem pašiem ir, kur īrē, ja, kas ir tā piespiedu dalītā, laikam mēs saucāt. Ja, tātad mums ir jārūpējas ne tikai par to, lai mums ir istabā, ja tur uzlīmēts jauns tāpēc vai nokrāsots sienas, ja, bet arī par to, lai šī ēka kopumā. Un tas ir tas grūtais, jo par to ēku kopumā, es nevaru viena dzīvokļa īpašnieks būdams, es nevaru, gabaliņu kāpņu telpas izremontēt. Tātad mums ir jāvienojās visiem par to, kā mēs apsaimniekojam šo kopējo daļu. Tas ir tā ir tā neiespējamā misija, ka vienoties ir šausmīgi grūti, jo cilvēkiem ir ļoti, tā maigi izsakoties, ļoti dažādi priekšstati par ekonomiskajiem procesiem. Tā to nosauksim, tas smalkjūtīgi. Ja, tātad ļoti grūti par to vienoties. Tad, kad notika privatizācijas process, tātad likumā tika ierakstīts, ka iedzīvotāju kopumam, jeb īpašnieku kopumam, tātad ir jāsavācās, jāpārņem mājas pārvaldīšana, un tas nav noticis, manuprāt, to droši vien var pateikt, ja, cik lielā procentā māju nav pārņemta šī pārvaldīšana. Vairāk kā 90. Vairāk kā 90% māju šīs pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas, bet varbūt te pat neslēpjas tā problēmas būtība, jo pārņemot pārvaldīšanas tiesības reāli dzīvē uz nākamo dienu, nekas tā kā nemainās, vai ne? Joprojām nāk sētnieks no rīta, un joprojām ir tas pats pārvaldnieks, ja vien nenolem mainīt, vai ne? Un tam līdzīgi. Es domāju, ka tā problēmas sakne varbūt pat ir dziļāka. Mēs ar privātu īpašumu, tātad kā nācija, dzīvojam mazāk kā 30 gadus. Un mums šī apziņa, kas ir privāta īpašums un kādu arī atbildību, tas uzliek ne tikai iespējas. Ka viņš ir jāuztur. Tā vēl īsti nav izveidojusies. Ir prieks redzēt, ka cilvēki, kam šī apziņa ir kļūst ar vien vairāk, ir cilvēki, kas gatavi sadarboties, kas saprot, ka jānodrošina finansējums, viņi gatavi nāk runāt ar pārvaldnieku, prioritizēt lietas, plānot, tā skatā ekonomiski, vai ne, tur aizņēmumi, atbalsta programmas. Bet ir cilvēki, kas joprojām pārmet, es teiktu, valstī, un to diezgan daudz var Facebook komentāros redzēt dažādās grupās. Man ir interesanti kādreiz pašam palasīt, lai saprastu to iedzīvotāju noskaņojumu, kuri uzskata, ka privatizācija bija uzspiesta, un ka viņi tika piespiesti privatizēt dzīvokļus mājās, kurām šis eksploatācijas termiņš beidzies, un kuras ir sliktā stāvoklī, un tam līdzīgi. Tad vienmēr man rodas pretjautājums, būtu iespējas to uzdot, bet tā kā neviens jūs jau tā kā ar varu nespieda, varējāt jau neprivatizēt, vai arī, ja jums tik ļoti tas dzīvoklis nav vajadzīgs, tik ļoti, viņam vienmēr ir kaut kāda vērtība, viņu var pārdot varbūt kādam, kam viņš ir vajadzīgs un kurš ir gatavs viņu uzturēt un iet tālāk. Bet rezultātā tā likumā arī pateikts, ka jebkuru lēmumu var pieņemt ar mazākais, ar 50% plus viena balsi. Ir lēmumi, ko tur attiecīgi ar lielāku, arī ar 100% balsojumu var pieņemt, bet tas 50 plus 1 būtu tā pirmā robežšķirtne. Un tad, ja mājā, teiksim tā, trešdaļa iedzīvotāji nav uz vietas, viņi vai savus dzīvokļus ir izīrējuši, nedzīvo un īsti neiesaistās, un tad, teiksim, viena otra trešdaļa uzskata, ka viņu īpašums beidzās ar tapetēm dzīvoklī, ka viņi ne par ko vairāk nav atbildīgi, tad tai atlikušajai trešdaļai ir ļoti grūti, viņi var gribēt, viņi var censties, bet viņiem neizdosies, jo viņi nespēs savākt to 50 plus 1%. Un šeit es gribu arī iedot tādu nelielu statistiku no Rīgas nama pārvaldnieku, ko mēs esam apkopojuši no visām aptaujām, ko mēs veicam par ļoti daudz dažādām lietām, tūkstošiem aptauju. Tur gan par avārijas darbu finansēšanu, gan par remontu darbu prioritizēšanu, uzkrājumu apjomu un tam līdzīgi. Mēs pie balsojumiem, kur būtu kvalificējumi kā notikuši balsojumi, pat nerunājot par vai pret, bet kur būtu vairāk kā puse vispār tā kā iesaistījušies un balsojuši, 2,67% no visiem balsojumiem. Un tas, lai tas ir izpildot likuma prasības, mēs to esam spiesti darīt. Ir gaisma tuneļa galā, šobrīd Saeimā apspriešanā, teiksim, jau balsošanā, jau tūlīt vajadzētu būt trešajam balsojumam, jaunais dzīvokļu īpašuma likums, kas paver iespējas tādai lietai kā mazākuma balsojums. Tātad par kaut kādiem noteiktiem jautājumiem, ja pirmajā balsojumā nav piedalījusies tātad šī vairāk kā puse, tad otrajā balsojumā lēmumu var, par tieši to pašu jautājumu, lēmumu var pieņemt jau mazākums. Tie, kas atnāk. Jā, tie,
tie, kas piedalās, atnāk vai nodod balsi Jā, jā. aptaujā, tad no tiem tad attiecīgi, ja vairāk kā puse nobalso par, tad tam lēmumam būtu tā kā jāstājas spēkā. Un es teiktu, šī ir gaisma tuneļa galā. Mēs varam, protams, vērtēt pret tur satversmi un visādām tiesībām uz privātu īpašumu un tam līdzīgi, bet iespēja jau tiek dota gan pirmajā, gan otrajā balsojumā balsot visiem. Neviens netiek no tā kaut kādā veidā atraidīts. Balsi var nodot tik katrs. Un es teiktu, ka šis varētu būt tāds liels pavērsiena punkts, kad mums izdosies straujāk iet uz priekšu gan ar māju renovācijām, gan vienkārši ikdienas remontdarbiem un tādā, jā. Jā, man liekas, ka šīs likuma izmaiņas, viņas tiek gaidītas jau, man liekas, ka viņām jau pirms gada kaut kur vajadzēja būt, ja, jo es sazinājos arī ar ekonomikas ministriju, arī starp citu kā reiz ar Mārtiņu, ja, un tur teica, jā, kad vajadzētu būt kaut kādu te vasaras sākumu, kad varētu būt, ka tas likums būs pieņemts. Jā, mēs ļoti gaidām. Mēs arī ļoti gaidām, jā. Tur gan man liekas, jā, ir kaut kāda arī, tur būs kaut kāda zemūdens akmeņi, bet labi, par to atsevišķi. Tagad par šo te finansēm runājot. Tu teici, ka tātad mēs katru mēnesi mēs maksājam, ja, kaut kādus centus par šiem te uzkrājumiem nākamo periodu remontdarbiem, un mājai veidojas kaut kāds naudas uzkrājums, ticami. Ja, kam vairāk, kam mazāk. Teiksim, šai mājai ir daži 10 000 sakrāts, un tas, ko es mēģināju piedāvāt iedzīvotājiem, tā kā citu dzīvokļu īpašniekiem, ja, kad, reku mums ir mazliet sava nauda, ja, tātad, ko mēs varam ieguldīt tā kā no savas puses, ja mēs ņemam šo te kredītu bankā, kur vēl, sanāk tā 40% no viņa pa lielām ripām, ja, varētu dzēst Eiropa, ja, tātad mēs varētu to māju sakārtot pilnībā. Tas ir jumtu, visas komunikācijas, ja, tur visas caurules siltināt, ja, un balkonus, pa kuriem man ir vairāk bail. Ja, jo man šķiet, es redzēju māju, kas ar Sarkandaugavu Patvērsmes iela, ja, kur bija kāds no balkoniem, kur bija reāli nokrits. Ja, un pēc tam nācās, ja, tur to visu kārtot tādā pātrinātā tempā. Ja, un man šķiet, ka tas būtu tas iedzīgākais risinājums, ka mēs sakārtojam uzreiz visu, tālāk mēs maksājam mazāk par siltumu, nesalīdzinām mazāk, mēs maksājam nākamos 10 gadus, ja nekļūdos, tātad Rīgas doma dod 90% atlaidi uz to pašu jau mazo, vai ne, nekustamā īpašuma nodokli. Ja, plus mums vajadzētu būt, ka mēs varētu samazināt tos maksājumus, kas ir nākamo periodu remontdarbiem, jo mēs tā kā pa lielām ripām jau lauvusties esam sakārtojuši. Tur vēl vajadzētu būt, ja kaut kādiem iegūmiem, es tagad viņus visus varbūt uzreiz var neatcerēties, ja. Īpašuma vērtība būtiski pieaug. Tātad, jebkurš iedzīvotājs, kurš, piemēram, ir vērtēt, cik tad viņam ir šis kapitāls, vai ne, cik tad tā trešdaļa aktīvā, ekonomiski aktīvā, ja? Tie, kas saprot, kas no tā saprot, jā, uzreiz arī sapratīs to, ka dzīvokļu īpašuma vērtība pēc renovācijas ļoti būtiski pieaug. Viņi jau var sākt salīdzināt arī ar dzīvokļu īpašuma vērtībām jau jaunos projektos, ja? Tā kā, tas ir... Jā, lūk, teiksim, šī mājā ir opozīcija, pārsvarā, sauksim tā, vecāka gadagājuma, bet ne tikai, ja, kas veic tagad alternatīvās aktivitātes un vāc parakstus par to, ka mums ir uzkrājums, ņemam par šo te uzkrājumu, nomainam jumtu. Ja, jo jumts mums ir arī, ja tā teikt, ļoti sliktā stāvoklī, tad viņu vajadzētu mainīt, nomainam jumtu. Un tas, kā es to redzu, kad vispirmām kārtām, ja mums tur pat pietiek, līdz ar, bet pietiek. Ja, tātad mums nomainītu jumtu, bet līdz ar to mēs visu šo naudu būtu iztērējuši. No Eiropas mēs nedabūjam neko, jo Eiropa savu finansējumu dod tad, ja mēs panākam energoefektivitātes palielinājumu. Ja. Tātad, nomainot jumtu, mēs pa jumtu visu samaksājam paši, turpinam maksāt tikpat daudz par siltumu, turpinam maksāt pavārijas remontdarbiem un tā tālāk. Un mums vairs nav tās savas naudas, ko mēs varētu pielikt klāt, ja mēs mēģinātu visu kopā sakārtot. Ja.
Kāda ir pieredze kaut kur citur, vai tas izklausās līdzīgi? Ja? Tas izklausās līdzīgi, un es varu atcelt atmiņā vienu renovēto māju Bauskas ielā, par ko man tiešām ļoti liels prieks. Un tur problēma, teiksim, viņu lēmums vai vispār domas virzienā uz renovāciju sākās līdzīgi. Man nebija jumts, bet bija kritiskā stāvoklī 4 balkoni, no kura atnāca no Būvvaldes, oficiāls dokuments, ka šie 4 balkoni ir jādemontē un viss viņi krīt kādam uz galvas, vai ne? Un tas bija tas pavērsiena punkts, ka viņi sāka domāt, ka kaut kas ir jādara. Jo tos 4 balkonus demontēt arī ir izmaksas, starp citu. Ja? Demontēt nav bez maksas. Ja? Tās arī ir izmaksas, un ja viņus gribētu saremontēt, tad tās jau būtu izmaksas mērāmas 10 000 eiro. Un tad viņi ar līdzīgu to pieeju saprata, ka kāpēc mums to darīt tikai par savu naudu, ja mēs varam tagad darīt ar uzreiz visu un dabūt šo līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem, ja? Caur automa atbalsta programmām. Un viņiem veiksmīgi izdevās savākt parakstus par renovāciju, māju renovēt, un tagad tas ir viens no piemēriem, kur, man liekas, arī jūs ekskursijas laikā bijāt, un tas, stāsts sākās ar balkoniem. Šeit tad stāsts sākas ar jumtu, bet, principā, līdzīgi. Tā kā pieredze ir, ka tieši šādas kaut kādas kritiskas lietas, kurās jau prasās tāds nopietnāks ieguldījums, varbūt tas pamudinājums vai tā dunka arī tam iedzīvotāju vairākumam tomēr noslēgties par labu mājas pilnai renovācijai. Ko es gribu teikt, kur mans tāds ieteikums, varbūt viņš nav piemērojams 100% visās mājās, bet tomēr ieteikums, ja mājai ir uzkrāta nauda, sākt ar tehniskā projekta izstrādi. Tas parādīs, tas atvērs acis, cik tai mājai tās lietas ir jātaisa vai ne, cik tas ieguldījums varētu būt liels, sienas, jumti, logi, inženieru komunikācijas apkurses sistēma, pagraba bēniņu siltināšanas un tā tālāk. Daudzas lietas ir mājas, kam lifti vēl ir, tad to vēl var noteikti likt klāt un ierēķināt. Ieguldīt to naudu tur, sākt ar tehnisko projektu. Un tik līdz jums ir dokumentācija, tas ļoti jau pātrina to visu pārējo ceļu, altumā, iesniegt projektu, dabūt līdzfinansējumu, piesaistīt būvnieku un to izdarīt, beigās izdarīt. Jā. Tāda doma man arī bija, bet opozīcija saka, ka mēs tagad iztērēsim visu naudu pa projektu, bet ja mēs izlemsim, ka nevajag, ja, jo projekts arī derīgs 5 gadus, laikam, ja? 5 gadus, jā, bet projektu atjaunot pēc tam ir noteikti vieglāk nekā viņu izstrādāt no jauna, ja? Ar to arī ir, tas arī jāsaprot, ka tā tomēr ir vērtība, kur nepazūd uzreiz, ja? Tad 5 gadi arī nav maz. Un es teiktu, pēc 5 gadiem arī šai mājai, jo gāja garām nākot šeit, noteikti ne tikai jumts būs jāmaina, bet vēl noteikti kaut kas, ja? Māja jaunāk nepaliks. To es varu ir jāmaina teikt, faktiski viss, ja? Sākot ar balkoniem, ja? No kuriem vienai kaimiņienai bija gandrīz uzkrits virsū, ja tur tad, viņa nebija uzkrits virsū, ja, bet no augšējā balkona bija uz viņas balkona nokrits, ja kaut kāds tāds milzīgs gabals, viņš ir labi, ka viņi tur nav bijusi, viņi tur pagalam. Ja. Un ir vēl viena lieta, kas varbūt izklausīsies kā ļoti tāda, varbūt no finanšu pasaules vai no ekonomiskās pasaules, no cipariem, bet, ja man jāsaka, vispareizākais laiks renovācijai bija vakar, un otrs vispareizākais laiks renovācijai tas ir šodien, ja? Nav cita pareizāka laika kā šodien pieņemt šo lēmumu. Kāpēc? Mēs arī apkopējām statistiku no 2017. gada būvniecības izmaksas ir kāpušas par vairāk kā 65%. Tad viss, ko mēs varējām izdarīt 2017. gadā, piesaistot aizņēmumu, to pašu automa atbalsta programmu, mēs būtu izdarījuši teju gandrīz 2 reizes lētāk, nekā mēs to darīsim šodien. Un, ja mēs turpināsim gaidīt 5, 6, 7 gadus, tad iespējams mēs pēc šiem gadiem maksāsim jau 2 reizes vairāk vai ar kārtu vairāk, nekā mēs maksājam šodien. Ja? Savukārt, teiksim, tas aizņēmums bankā, ko mēs būtu ņēmuši 17. gadā, viņš jau liktos mums šodienas acīm skatoties, arī inflācija ir bijusi tuvu pie 50% kumulatīvā, ja? Šo gadu laikā, tad šis te kredīta apjoms mums liktos kā, tas nekas nav. Tas ir absolūti paceļams maksājums pret to siltumu ietaupījumu, ko mēs gūstam, pret to dzīvesvides kvalitāti, ko mēs gūstam, vai ne? Un tā tas būs visu laiku uz priekšu, tāpēc nav pareizāka laika kā šodien pieņemt lēmumu par renovāciju. Jā, par šito ir šausmīgi grūti cilvēks pārliecināt, ja, jo lielākā daļa vienīgais, ko viņi dzird, ka mums būs 15 gadi jāmaksā kredīts. Ja, vienīgais, ko dzird. Ja, jo, teiksim, kaut kādiem ekonomiskiem aprēķiniem, acīm redzot, cilvēki nav gatavi. Tā sanāk. Ja? Un es domāju, ka tas iemesls ir ekonomiskās zināšanas. Jā. Tā kaut kā tā maigi izsakoties. Ja, finanšu pratība, ekonomiskā zināšanas. Jā, jo
Es biju ierakstījis mājas iedzīvotājiem tādu video, kur es mēģināju stāstīt un mēģināju rādīt, ja, ka, teiksim, kāda bija minimālā alga, bija 22,5 lati, man liekas, ja, bija 93. gadā, 94. Ja, un kā ir augusi minimālā alga, teiksim, līdz šodienai, kad ir 700 eiro, ja, pagājušo gadu bija mazāk, ja, tātad, ja aug minimālā alga, aug visas algas, tātad aug arī celtnieku algas. Ja. Viņas, starp citu, piesaistītas pie tām vidējām algām nozarē, tā būvniecības nozares ģenerāla vienošanās, tā kā šīs izmaksas visu laiku turpinās augt. Tātad, jo mēs tālāk atliekam, ja, teiksim, šo te renovāciju, jo mēs dārgāk maksāsim. Ja, nu, jā, Tāpēc man šķiet, ja, ka tas būtu vienīgais pareizais lēmums, ja, bet ir milzīga opozīcija. Ir milzīga opozīcija, ja, kura ir gatava, viens no tiem, ko es ekskursijā arī satiku, ja, kad mēs braukājam pa tiem renovētajiem namiem, ja, viens teica, viņš saka, man jau pat jau logus sit ārā. Ja, tā tad ir cilvēki, kas ir, acīmredzot nesaprotoši un ļoti naidīgi līdz ar to noskaņoti. Es teiktu, ka problēma varbūt šeit arī ir tajā, ka cilvēks jau vienmēr cenšas dzirdēt to, ko viņš grib dzirdēt, un varbūt izvēlās nedzirdēt to, kas varbūt nav tik patīkami. Un tad, ja ir, jāsaka, varbūt kādi politiķi no vecās, varbūt vēl vai no iepriekšējām varām, kas mums te ir bijušas un kuri mēģina teikt to naratīvu, ka mēs panāksim to, ka mājas tiek renovētas tikai pa Eiropas naudu, ja? Ir šādi arī paziņojumi bijuši un tā. Cilvēki to redz kā cerību, viņi pie tā pieķerās un viņi izvēlās nedzirdēt visu to, ko sakam mēs. Ja? Bet tie, kas zina, kā strādā Eiropas Savienība, kā strādā fondu piešķiršana, viss pārējais, ja? Man piekritīs, ka nekad 100% finansējums tam nebūs. Ja? Tur nekāda ilūzija. Nekāda ilūzija. Drīzāk šis te atbalsta apjoms, kurš ir bijis ļoti dāsns, līdz šim 50%, tagad 40%, es teiktu arī joprojām ļoti dāsns. Šis atbalsta apjoms iespējams laika turpinās samazināties. Ja? Igaunijā tas jau ir mazāks. Ja? Igaunijā ir mazāks, varbūt ar kaut kādiem reģionāliem izņēmumiem, kur viņi cenšas tur Narvā vai vēl kaut kur, teiksim, ļoti lokāli kaut ko aktivizēt, tur ir varbūt līdzīgi, bet, teiksim, Tallinā un lielākajās citās Igaunijas pilsētās viņš ir būtiski mazāks atbalsta apjoms. Ja? Tā kā arī mēs uz to noteikti ar laiku aizvirzīsimies. Ja? Naudas visiem nepietiks. Ir izskanējuši skaitļi, kad, lai renovētu visas Latvijas mājas, ja? Vienā intervijā ar Liepājas domas pārstāvjiem dzirdēja, viņi nosauc skaitli 12 miljardi. Ja? Mēs te Rīgas ietveros domājam arī par ļoti lieliem skaitļiem, mēs saprotam, ja? Ka tas ir daudz, bet tā kā naudas visiem nepietiks. Būs jāpiedalās iedzīvotājiem ar savu līdzfinansējumu, būs jāņem bankā aizņēmums, tur citas īsti iespējas nepastāv. Ja? Kāds bija tas mans, es arī padalīšos, ja, kāds bija tas mans skaidrojums, jo tad, kad man saka, ja, kad kā mums ir jāņem kredīts, ja, un mums tagad būs jāmaksā tur 15 gadus vai 20 gadus, ja, mēs negribam, mēs nezinām, vai mēs varēsim samaksāt, man no sākuma šķita, ka tas tā, pēc 5 gadiem, tā summa, kas tagad būs mēnesī jāmaksā, pēc 5 gadiem viņš šitīs maziņa, un tad es sapratu, kāds varētu būt iemesls šīm cilvēku bailēm. Jo, ja cilvēkam nav zināšanu, nav varbūt profesijas, ja, un viņš patiešām reāli jūtās norūpējies par to, vai viņš vispār rītā varēs dabūt darbu. Ja, un tur varētu būt zināms iemesls viņam, ja, bet tiem, kuriem ir profesija, bet viņi arī parasti neiebilst, ja, tie, kuri ir pārliecināti par rītdienu, ja, kad es protu lietas, kuras ir vajadzīgas, ja, pēc kurām vienmēr būs pieprasījums, ja, tad viņi arī ir pārliecināti. Ja. Bet jā, mans skaidrojums, ko es gribēju teikt, bija tāds, ka ja cilvēki dzird, ka mums būs jāmaksā 15 gadu kredīts, tad es uz to skatos savādāk. Skaidrs, ka īpašums ir jāsakārto, un man tādas naudas nav, lai es viņu varētu sakārtot. Un šeit ir iespēja, ka es to naudu varu tagad aizņemties, kamēr vēl pa viņu var kaut ko izdarīt. Ja? Un pēc tam lēnā garā viņu 15 gadu laikā atdot, ja tā dzīvojot jau sakārtotā, lēnā garā viņu atdot, 15, 20 gadu laikā, kā mēs tur izlemjam, ja? Savukārt nauda visu laiku paliek arvien mazāk vērtīga. Tas ir tā kā, neviens kā nestrīdās, ja pat tie, kas ir opozīcijā, ja naudu savu vērtību zaudē, tieši tā. Tātad mēs varēsim atdot mazāk vērtīgu naudu, tagad paņemt viņu vērtīgāku un izdarīt lētāk. Jā. Ja, un tā ir tā lieta, ja, kas ir kaut kā... tā strādā ekonomika. Jā, tā nauda aprito. Man pēc idejas man ļoti nepatīk kredīti. Ja? Es esmu arī padomu laika produkts, ja? Bet tad, kad es paskatos, kā visa ekonomika strādā,
man ir muļķīgi mēģināt kaut ko sakrāt, ja, jo kamēr es krāšu, ja, tā naudiņa, ko es jau būšu sakrājis, viņa visu laiku zaudē vērtību. Tā kā, jā, tā ir laikam tā viena lieta, kur ir visgrūtāk. Protams, ka ir individuāli stāsti un varbūt ir cilvēki, kas nav pārliecināti par savu darba vietu rīt un ir pensionāri, kuri varbūt saņem mazas pensijas, un tas viss ir cilvēcīgi ļoti saprotams, un arī man tas dara bažīgi, un es cenšos izprast katru šādu gadījumu un runāt individuāli. Ko es varu teikt, ir, kad šis kredīta maksājums par mājas renovāciju, kas tagad katram individuāli būtu jāmaksā, tas kļūst tā kā par daļu no kopējiem izdevumiem par komunālajiem, varētu teikt, maksājumiem. Ja? Un ja cilvēks nonāk kaut kādā dzīves posmā, kur tiešām ir bez darba vai samazinās ienākumu vai apstājas vispār, tad mums joprojām eksistē sociālās palīdzības sistēma Latvijā. Ja? Un arī pēc mājokļa pabalsta var vērsties gan pašvaldībā, gan iespējams, ka tā citā instancē nebūšu eksperts, bet var vērsties un neesmu dzirdējis par gadījumiem, kur būtu tā kā klaišs noraidījums. Ja tu atbilst kritērijiem, ka tev šāds pabalsts pienāks, tad tu vari iet un uz to pretendēt. Ja? To es gribētu teikt. Otra lieta, ko es gribu teikt, ir, kad mājas renovācija itin bieži, nevienmēr visur, bet itin bieži nozīmē, ka kopējie izdevumi samazināsies. Kopējie izdevumi samazināsies. Ja? Tagad mēs varbūt esam tādā pīķī, kad šīs starpbanku procentu likmes saucamās Eiribor, ja, ir savā zenītā, ja, bet mēs visi lasam presē, kad te gaidam, kad jau sāks atkal samazināties. Ja. Tad varbūt, ka viņas ir šajā zenītā, tas nozīmē, ka šis kredīts ir dārgāks nekā bija agrāk, un tad varbūt tas kopējais maksājums ir kādu centu vai kādu eiro lielāks gada griezumā, nekā tas būtu bez renovācijas, arī ņemot vērā siltuma ietaupījumu. Bet es domāju, mēs itin drīz un itin ātri atgriezīsimies situācijā, ka tas kopējais maksājums būs mazāks. Ja. Jo siltumam noteikti vai energoresursiem noteikti arī būs tendence palikt dārgākiem. Drīzāk dārgākiem nekā lētākiem. Jā, dārgākiem. Ir dzirdēts par arī, mēs visi lasam par Eiropas zaļo kursu vai ne, klimata neutralitātes mērķiem, 30. 50. gads. Un ja dalība valstis, teiksim, šos mērķus nesasniegs, tā kā brīvprātīgi vai ne, uzņēmāmies un sasniedzām, tad visticamāk varētu būt kaut kāda piespiedu mehānismi, vai ne, tīri finansiāli, vai ne, es tā mēģinu ielūkoties nākotnē, vai ne. Un tad jautājums, kuri tad būs tie, kad par to maksās, vai ne? Par to maksās visticamāk tie, kas nav rīkojušies un turpina dzīvot nerenovētās mājās un nav pieņēmuši šos lēmumus. Ja? Neenergoefektīvās. Tas ir viens no tiem riskiem, kurus arī esmu identificējis, ja, kad es domāju, kā varēs piespiest. Ja? Tad es sapratu, ar naudu, protams, ja tas ir, ja jūs dzīvojat mājā, kura neatbilst, teiksim, Eiropas tur kaut kādai regulai vai kaut kādiem noteikumiem, ja, tad jums jāmaksā ir paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme. Vai kaut kāds virsnodoklis pie energoresursiem vai tam līdzīgi. To, lai nākotnes politiķi lemj, kā tas būtu, teiksim, pareizais mehānisms. Bet šeit es pat gribētu teikt tā, kad teikt iedzīvotājiem, arī mūsu klientiem, ja jūs esat tik bagāti, ka jūs varat atļauties dzīvot nerenovētā mājā un sildīt gaisu sev apkārt, brīvi. Bagāts dara, kā grib, viņš var izvēlēties. Bet ja jūs tomēr savu naudu skaitat un plānojat ilgtermiņā, tad renovācija vienīgais pareizais lēmums. Ja? Energoefektīvā renovācija vienīgais pareizais lēmums. Jā, tā ir. Ja? Kaut kā par to ļoti grūti pārliecināt. Laikam, kā mēs to stāstu, es domāju, ka tu zini labāk par mani. Es saskaros katru dienu ar šiem stāstiem, bet izdodas mums arī pārliecināt. Mani iedvesmoja ļoti, ka nesen bija stājies amatā, pagājušajā gadā vēl vasaras noslēgumā, un mēs atklājām divas šīs renovētās ēkas, Bauskas ielā 53 un 55, televīziju un pasākums ar mēru piedalīšanos, Ķiršakungu piedalīšanos. Un pamanīju, ka televīzija intervē vienu kundzi gados, mājas iedzīvotāju, un jautā viņai, vai jūs balsojāt par renovāciju? Nē, es balsoju pret, skanēja atbildi. Un tad bija otrs jautājums, ja tagad redzot to rezultātu un redzot tos pirmos rēķinus, kā viņi ir mainījušies, vai jūs tagad būtu balsojis par? Jā, protams, es būtu balsojis par. Un tas man iedvesmoja, ka tomēr ir jāpārliecina tie cilvēki, ir jāmēģina viņiem stāstīt un rādīt ieguvumi. Tāpat laikā būtu naivi sagaidīt, ka mēs īsā termiņā visu Latvijas sabiedrību padarīsim par ekonomiski domājošu, par finanšu pratīgu, finansiāli pratīgu, kur spēs sarēķināt procentu likmes, ietaupījumu uz siltumu un kā tas viss tur korelē un cik tad tie kopējie izdevumi un tam līdzīgi būtu naivi to sagaidīt. Un šobrīd viss tā sistēma ir uzbūvēta tā, ka mēs sagaidām, ka iedzīvotājs to izrēķinās un pieņems apzinātu lēmumu, racionālu lēmumu.
Bet, manuprāt, vajadzētu tomēr radīt tādu sistēmu, kurā lēmumu var pieņemt tie, kas kaut ko no tā saprot. Mums nevajag sagaidīt, ka visi būs ekonomisti, visi būs finansisti, visi būs energospeciālisti. Ja? To nevajag sagaidīt. Cilvēkiem ir dažādas profesijas, ir mediķi, ir pedagogi, ir biologi. Nevajag no viņiem sagaidīt. Visiem viss nav tā kā jāzina. Visiem viss nav jāzina. Tieši tāpat kā mēs varbūt mazāk saprotam no medicīnas vai pedagoģijas, vai ne? Es neko nezinu par kuģu būvu, Jā, tieši tā. Un tāpēc vajadzētu to sistēmu radīt tādu, lai tomēr to lēmumu pieņem tie, kas kaut ko tā kā saprot, vairāk no tā un orientējās. Tas būtu tāds, teiksim, šīs izmaiņas dzīvokļu īpašuma likumā, uz ko mēs tā kā šobrīd ejam, ka tam mazākumam būs iespēja, tam mēs tā kā paredzam, ka šis mazākums būs tas ekonomiski aktīvais un saprotošais mazākums, kas tad spēs pieņemt arī vairākumam vai pasīvajam vairākumam, bet izdevīgu lēmumu, beigās. Tā vajadzētu būt, jā. Cilvēki jau runā šausmīgi daudz, ja, es tagad tiek apvainots krapšanā. Ja, kad es gribu uz šī visa rēķina iedzīvoties, būtībā man šķiet pilnīgi otrādi, ja tas ir, ja es kaut ko tādu uzņemšos kustināt, ja, tad es kaut kādu 1,5 vai 2 gadus, ja es dabūšu vēl papildus saviem dienasčiem pienākumiem, ja, vēl vingrot, ja, ar visu kaut ko citu, pie kam pilnīgi bez maksas, ja. Ja, tā kā, tur jā, cilvēkiem diezgan slikti ar to izpratni šī. Šī starp arī viena, jo mums ir tāda neliela tehniska aizķeršanās, teiksim, visā tajā normatīvajā regulējumā. Dzīvokļu īpašuma likumā ir dzīvokļu īpašnieku kopība, ko arī augstākā tiesa ir pateikusi, ka tā ir speciāla tiesība juridiska persona, un mēs tā kā sagaidītu, ka tā kopība jau tā kā spētu rīkoties un viss labi. Bet citi likumi nav tikuši līdzi, piemēram, šī kopība nevar elementāri atvērt kontu bankā. Ja? Zinat to, ja? Bankas saka, augstākā tiesa, lai gan ir pateikusi, ka jāvēr tie konti, bet bankas saka, bet mums tur citi likumi nav tikuši līdzi, mēs nevaram tehniski to izdarīt. Un tāpēc, piemēram, tiek dibinātas šīs biedrības, lai būtu kā juridiska persona, kas un biedrībām... Biedrība nodibināt, tā kā galīgi nav nekāda problēma. Man liekas, es uztaisīšu video, kā to biedrību var nodibināt, jo es to izdarīju. Nav problēma, bet viena lieta biedrībai vajag valdi. Vai ne? Un tad ir ļoti labi, un es varu tikai noņemt cepuru un dziļi paklanīties tiem biedrību valžu locekļiem, kuri to dara bez maksas. Un, kā jūs arī minējāt, 1,5–2 gadus ļoti paaugstināt stresa apstākļos ar lielu atbildību par katru parakstu, par pārskaitījumu, par būvniecības līgumiem, visu pārējo, un nesaņem par to nevienu centu. Es tiešām noņemu savu cepuru, bet jau atkal būtu nepareizi sagaidīt, ka visās mājās mēs atradīsim tik aktīvus cilvēkus, kuri ir gatavi ziedot savu laiku bez maksas, lai to virzītu uz priekšu. Tad manā īsajā karjerā, teiksim, šajā industrijā, bet ir nācies saskarties ar biedrībām, kurās valdē, kas ir uzņēmusies renovāciju mājas, ja? Tad ņemt kredītu, altums un būvnieks un projektētājs un viss tas sarežģītais process, bet biedrības valdē ir, bērndārs audzinātāji, un es ticu, ka viņi ļoti labi savā profesijā ticu, un medmāsiņa slimnīcā, ja? Tad 2 sievietes, un es viņām esmu dziļi pateicīgs, ka viņas to ir uzņēmušās, bet ir nepareizi, manuprāt, no tā likumdevēja puses radīt tādu sistēmu, kur mēs sagaidām, ka cilvēkam ir jāpild loma, ko viņš varbūt nav gribējis dzīvē pildīt. Viņš ir gribējis mācīt bērnus vai ārstēt cilvēkus, bet nevis vadīt būvniecības procesu. Ja? Un šo sistēmu vēl būtu kaut kādā veidā jāsakārto. Bet mēs ceram, ka mūs dzird Tieslietu ministrija, ekonomikas ministrija. Es zinu, ka process jau tur notiek. Tur arī ir dzirdīgas ausis un cilvēki, kas grib pozitīvas pārmaiņas. Un kad mēs tuvāko pārgadu laikā varētu nonākt arī pie šī regulējuma sakārtošanas, lai tā dzīvokļu īpašnieku kopība ar atbilstoši pilnvarotu pārvaldnieku, kam ir atbilstošas tiesības, pieņemt lēmumu, jau tad varētu šo procesu daudz vieglāk virzīt uz priekšu. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Mīns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā raidierakstā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesants. Lai nepalaistu tās garām, abonējiet šo kanālu. Bet šoreiz man tas viss. Atā!